Esiet sveicināti. Skatu apgaismo mēs sākam kārtēju diskusiju. Uz lampas skatos diskusiju, ko šoreiz organizē kompānija Enefit. Viena no vairākām diskusijām par enerģētiku lampā. Ministram pat ir vesels saraksts ar diskusijām, uz kurām viņš nedrīkst nokavēt. Kāpēc šī būs labākā diskusija, ko esat redzējuši? Tāpēc, ka sastāvs ir unikāls, ekspertu kombinācija ir tāda, kādu jūs neesat šobrīd redzējuši citās diskusijās. Mūsu pamatdoma runāt par enerģētisku neatkarību un kā to mērķi sasniegt. Ietilpīgs, arī teikšu, daudznazīmīgs jēdziens energo neatkarība. Vai tas nozīmē, ka mums būtu jāsarožo visa elektrība, ko mēs Latvijā patērējam, vai tomēr nē? Un, ja jā, tad no kā ražot šo elektrību? Un pats galvenais, kas visiem, protams, interesē, cik tas maksās. Cik tas maksās katram iedzīvotājiem, cik tas maksās investīcijās. Un valstī ir savas koncepcijas droši vien katrai mājsaimniecībai, kur cilvēki paši izvēlas savu koncepciju, strateģisko redzējumu, izējot no tā, kā valstī ir vadlīnijas. Es stādīšu priekšā mūsu viesus. Mārtiņš Vancāns, Enefit Latvija valdes priekšsēdētājs. Enefit Latvijā jau 19 gadus. Enefit, tiem, kas nezina, tā kā Igauņu Latviju Energo, viņi šeit tirgo elektrību jau ļoti sen. Sveicināti. Sveiki. Mūsu ekonomists Igors Kasjanovs šobrīd dzīvo un strādā Somijā 9 mēnešus. Mēs parunājam pirms festivāla, viņš ir Somijā un 3 šeit. Arī par šo ziemeļu dimensiju enerģētiskā kontekstā viņš šobrīd labprāt dalīsies un iedos savu redzējumu. Sveicināti. Labdien. Un pats ministrs, klimata enerģētikas ministrs Kaspars Melnis, jau 2. gadu ministra krēslā un šobrīd turpina atbildēt par vienu lielu grūtu kuģi enerģētikas attīstību Latvijā. Sveicināti. Sveicināti. Redzat, jautājums mums ir šobrīd, pirms mēs sākam pašu diskusiju, mums būs arī iespēja jums slaido redzat šobrīd QR kodu, tur jūs varēsiet atbildēt uz dažiem jautājumiem, lai mums ir interesantāks sarunas nobeigums, mēs varēsim pavērtēt jūsu atbildes. Ir 9 atbilžu varianti, ļoti daudz, uz jautājumu, kā Latvijai kļūt energo neatkarīgai. 9 atbilžu varianti, labā ziņa, jūs varat ieķeksēt vairākas no šīm atbildēm, lai tad mēs veidot kaut kādu kopainu. Tad pirmais attīstīt saules enerģijas parkus, otrais attīstīt vēja enerģijas parkus, tad hidroenerģijas, 3. 4. biokurināmo, 5. atomelektrostaciju uzbūvēt, tad vēl ir ražot enerģiju, dedzinot atkritumus, uzkrāt enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas valsts līmenī. No 8. ir arī versija attīstīt enerģijas ražošanu kāmju skrējriteņu fermās. Un 9. nevajag energo neatkarību, labi iztiekam ar importu, elektrību, gāzi un citiem resursiem. 2 jautājumi. Vispirms, vai vispār tas jautājums, kad beidzot pārtrauksim importēt elektrību, tas ir reāli? Es domāju, ka pilnīgi reāli. Un jau pagājušajā gadā mēs pašpietiekami bijām par aptuveni 80–85%. Un es gan vispār skatītos vēl plašāk, ne tikai neimportēt elektrību, bet aizvietot arī citus resursus, elektrificēt gāzi, elektrificēt siltumapgādi, paplašināt to, jo tādā veidā, ja mēs runājam par energo neatkarību, tad skatīties uz plašāku bildi. Jo elektrība ir skaidrs, ka mēs viņu varam saražot pašpietiekami šeit, neizmantojot ārvalstu, īpaši trešo valstu, trešo pušu izēvielas. Jā. Tas ir labi gan drošībai, gan ekonomikai. Jā. Igor? Jā un nē. Ja mēs skatāmies tehniski, protams, elektrība ir starptautiski tirgojuma prece un arī no ekonomiskā viedokļa raugoties, ja mēs gribam konkurētspējīgu cenu saglabāt, tad sava loma ir eksportam un importam, tehniskajam eksportam un importam dienas, nedēļu griezumā. Skaidrs, ka ir momenti, kad Latvija var būt pašpietiekama elektrības ģenerācijā, bet ir brīži, kad lētāk un efektīvāk no sistēmas viedokļa, protams, ir importēt. Kā neto eksportētājs, tad attiecīgi ņemot vērā kā bilanci, jā, Latvija var būt un viņai vajag būt. Un, kā teica Mārtiņš, tā ambīcija varbūt ir pa zemu pat īstenībā. Mums vajag ambīcija nevis, ka mēs negribam importēt, bet mēs gribam eksportēt.
Un, ja mēs paskatāmies uz mūsu dienvidu kaimiņiem, piemēram, uz lietuviešiem, viņiem šī ambīcija ir ļoti spēcīga šobrīd izteikta arī politiskajos dokumentos. Paldies, Meļņkungs. Es teiktu, tā ambīcija ir eksportēt. Tikai viena mazā nianses, lai eksportētu, jābūt lēta elektroenerģija šeit uz vietas. Jo skaidrs, ka dārgu elektroenerģiju mēs spējam arī patreiz saražot paši pie sevis. Un tā no tāda mēs varētu arī visu cauri gadu griezumā sevi nodrošināt, bet vienīgais, mēs laikam visi saprotam, ka vasarā dedzināt gāzi tecā laikam būtu nedaudz tā kā, absurdi. Un otra lieta, mums neviens negribētu redzēt to elektrības cenu, pa kā tad mums tā pašizmaksas kāda ir. Līdz ar to tas, ko mēs teiksim, jā, mēs vēlamies iet eksportā, bet eksports nav virsmērķis. Virsmērķis ir nodrošināt sākumā sevi ar lētu konkurētspējīgām cenām elektroenerģiju, lai mēs varētu šeit attīstīt gan uzņēmēju darbību, gan ekonomiku, un tas ir pamats. Un skaidrs, lai sasniegtu to mērķi, tev vajag to lētu elektroenerģiju, un tad viennozīmīgi, ka tev sanāk kaut kādos brīžos, tu viņu eksportēsi, kad viņi saražos vairāk nekā uz vietas patērēt. Mēs jau arī tagad to darām. Palu laiko Heisi ražo vairāk nekā mēs spējam Latvijā patērēt. Mēs jau tagad to darām tādos momentos. Jautājums ir, kādā veidā to panākt? Mēs šobrīd runājam par vēju, par sauli, kā par vismaz enerģētikas koncepciju 2050. Ja tā netiks pārstrādāta, runā tieši par to, kā par galvenajiem nākotnes enerģijas ražošanas veidiem. Te viennozīmīgi ir tas, ka arī mēs runājam par kopēju energo portfeli. Skaidrs, ka tajā portfelī būs Heisi, kas ir mūsu lepnums, ar ko mēs varam, kas jau ražo un arī būs nākotnē. Skaidrs, ka tur arī vieta ir teciem. Jautājums ir nākotnē, vai teci turpinās dedzināt fosīlo gāzi vai pārējais uz biogāzi, ko mēs tepat Latvijā varam saražot. Skaidrs, ka ir vieta saules paneļiem. Saulēnās dienās un arī vējam ir tas, ko mēs redzam patreiz. Jā, mēs arī iezīmējam, runājot par enerģijas strateģiju par 2050, ka tur arī ir vieta atomstacijai. Bet jautājums, tur ir ļoti daudz jautājumu. Tur ir vēlns detaļās. Kāda būs pašizmaksa elektrībai? Vai viņa būs konkurētspējīga? Jo tur ir arī otra lieta. Mums ir jāsabalansē, ko darīsim tajos brīžos, kad iespējams, jo atomstacija konstanti ražo visu caur gadu. Jo mēs zinām, vasaras tūlīt Jāņu rītos tas Latvijas patēriņš ir stipri mazāks nekā vidējais. Bet tur jau ir lielais jautājums, ko darīt tad, ja nespīd saule un negriežas vēja propelleri. Tas ir lielāks jautājums, ja mēs skatāmies uz mūsu enerģētikas koncepciju. Un tieši tas ir tas, kur šeit mēs redzam, atkal nišiet iekšā ļoti populāri bateriju tehnoloģijas. Mēs redzam, ka baterijām iet cenas ļoti spēcīgi uz leju, un patreiz arī augstsprieguma tīkli jau oktobrī bija uzstādījis 80 MW, kas tieši arī domās, lai varētu gan balansēt tādos brīžos. Un, protams, ka tā balansēšana jauda patreiz nodrošina teica, un mēs arī tāpēc jautājums viņu redzam, ka viņš arī būs. Jā, vai šos vēju, ja mēs paņemam tieši vēja elektroenerģijas ilgais ceļš kāpās, teiksim, Latvijas versijā šobrīd, kaut kur, vai mūs aizvedīs pie tā cerētā gala mērķa, kas ir energo neatkarība? Vai ar to mums šobrīd, lasot tos dokumentus, kas mums ir, pietiek? Vējam noteikti ir viena liela nozīme visā kopējā energo neatkarības stāstā. Es viņu nepārvērtētu, varbūt. Es neliktu pārāk lielu uzsvaru varbūt uz vēju. Mēs jau šobrīd redzam Ziemeļvalstīs, atsevišķās valstīs, arī Centrāla Eiropā, ka vējam ir liela un zināma nozīme energosistēmā, bet viņa nevar būt arī pārāk liela. Mēs redzam, ka ir zināms dabīgs piesātinājuma punkts, vai tie 25 vai tie 30% no kopējā energoģenerācijas šajā valstī, kur, ja nav atbilstošas balansējošās jaudas, kā Kaspars teica, vai patēriņa puses elektrifikācijas, tu tālāk par šo piesātinājumu punktu netiec tīri ekonomiski. Tev sāk ekonomiski kļūt neizdevīgi attīstīt tālāk vējparkus. Angliski to sauc par captured price of wind, jeb tas, kādu enerģijas cenu tad šie vējparki spēja uztvert tajā brīdī energosistēmā. Un, kā teiksim, privātā vai publiskā sektora kapitāla ieguldītājs, cik tad viņš daudz spēja atgūt no šīs naudas. Bet tas, ko Kaspars teica, man patīk, ka nepatīk Latvijā gan bieži tā diskusija par enerģētiku ir ļoti bināra. Jā, vējam vai nē vējam, jā, atomelektroenerģija vai nē. Bet enerģētika ir skaista ar to, ka viņa ir vienkārši un sarežģīta vienlaicīgi. Tas stāsts ir tajā generation mixā, atvainojos par savu anglicismu. Un es nedomāju, ka Latvijai būtu būtiski jāmaina tas virziens. Varbūt ir kaut kādas korekcijas, teiksim, tam kuģim pa labi, pa kreisi mazlietiņ, bet kopējais virziens ir pareizs. Mums ir ļoti diversificēts ģenerējošas jaudas.
Mums, atšķirībā no daudzām Centrāla Eiropas valstīm, ir labs balansējošais portfelis. Mums ir Hesse, Lietuvā turpat pāri robežai ir Kronis balansējošā stacija. Un, kā Kaspars teica, arī mums ir zināms progress arī bateriju pusē. Tā kā viss notiek, un es teiktu, ka īstenībā galvenais ir šobrīd nesalaist to dēlī. Nu, bet kā to padarīt labāk, optimālāk? Mēs zinām, ka elektrības cena nav tik lēta, tās ir labi balansēt, labi bāzēt, bet ne īpaši tirgošanai vai eksportam. TEC ilgtermiņā visticamāk tā ir balansējošā jauda. Un tur ir jautājums, atkal no zaļās, no ilgtspējas puses, vai mēs to TEC varam izmantot vēl efektīvāk. Ir zinām veidi, kā TEC var pārveidot. Mēs varam domāt par citiem papildus degvielas tipiem arī TECos. Ja? Tā nav jābūt tikai fosilai degvielai, tā var būt zaļā vai jaukta degviela. Un tā būs lētāka? Neobligāti lētāk, bet kā balansējošā jauda, jebkurā gadījumā mums TECu īpatsvars kopējā energosistēmā mazināsies nākamo 10 gadu laikā. Mārtiņ, diskusijas nosaukums restarts. Tādā sistēmā, ja mēs runājam par Latvijas enerģētikas tirgu, acīm redzot, ir kaut kas tāds, kas jārestartē, vai nu smagnē, vai nu kaut kas pa lēnu. Kas ir jūsu skatījums, Enefits skatījums uz to, kas šeit strādājot, jums strādājot gan Igaunijā, gan Lietuvā, kas ir mūsu īpatnības? Jāsaka, ka mēs vēja un saules attīstībā pieķērāmies nedaudz vēlāk. Igaunijā no saules un vēja saražo 3 reizes vairāk, Lietuvā aptuveni 10 reizes. Vienlaikus arī jāsaprot konteksts, jo Igaunijā ir savā ziņā piespiedu kārtā pārēj uz atjaunīgiem, ņemot vērā degslānekļa lielās izmaksas ar CO2 un vispārējo. Un otrs ir, Lietuvā savukārt pēc atomstācijas slēgšanas ir milzīgs deficīts izveidojies, tāpēc viņiem bija jāmeklē veidi, kā viņi var ātri vismaz pietuvoties kaut kur savai bilancē. Tad mums nekas nespiež uz... Nespiež mūs skriet, teiksim tā. Nespieda. Vienlaicīgi jāņem vērā arī fakts, ka Latvijā ir patiesībā vismazākais elektroenerģijas patēriņš Baltijas valstīs. Un tā elektrifikācija ir virziens, un noteikti, ka es ticu, ka arī elektrifikācija notiks. Labāk ir, es pilnīgi piekrītu, bet ir importēt no Igaunijas, Lietuvas, mēs esam viens tīkls principā, bet sliktāk varbūt ir importēt gāzi, vai dīzeļdegvielu, vai nezinu vēl ko. Līdz ar ko, kas ir no trešajām pusēm, kas ir no ārpuses, jo tik, cik mēs importējam, tik mēs eksportējam, tepat mēs esam viens tirgus. Un vējš noteikti arī nav panacēja. Man ļoti patika piezīme no Igora par to miksu, enerģijas miksu, un jautājums bija par to, kādu restartu, tad šobrīd šķiet, ka mēs ejam pareizajā virzienā, ir labs kā saka, projektu daudzums, kas ir jau uz dažādās stadijās. Vienlaicīgi te bija labs komentārs, kas notiek situācijās, kad ja mēs esam jau nedaudz nokavējuši tās investīcijas, tad šie projekti, viņiem ir sarežģīti atmaksāties, jo mēs redzam, kas notiek, kad saule spīd, un kad vējš pūš. Un te, protams, nāk hibrīdie risinājumi, baterijas, un, manuprāt, arī no valsts puses būtu jāfokusējas uz to, kā šos risinājumus integrēt, kā veicināt patēriņu, kā jaunus risinājumus, lai arī šīs ģenerējošās jaudas, viņas būtu ekonomiski pamatotas. Jo tajā mēs visi esam ieinteresēti. Vienlaikus domājot arī par sistēmas drošību. Igor, mēs pirms sarunas, tu stāstīji, kā tur Somijā Jāņu svin, kas ir līdzīgi, bet gandrīz līdzīgi. Katru piekdienu, pirms Jāņiem, viņi paņem brīvu un dodas prom. Tas ir, un sabiedrība tur nedaudz citādāk šobrīd arī varbūt augus attīstījusies. Ieskicē Somijas to enerģētisko portfeli, to bildi. Ja mēs veidojam stratēģiju uz 2050. gadu, mēs varbūt varam apmēram prognozēt, uz kurien mēs aiziesim. Kā izskatās šobrīd Somijas pīrāgs? Ir 3 lietas, ko es uzreiz tā varu iedomāties, kas ir jāizceļ. Somijā noteikti viena lieta, kas ir, viņiem ir pamatīga bāzes jauda, tā ir atomelektrostacijas. Turklāt salīdzinoši nesen tika atklāta jauna atomelektrostacija ar tās plusiem un mīnusiem.
Tas pluss, protams, ir, ka tā ir milzīga bāzes jauda. Tas negatīvais ir, kad tās būvniecība aizņēma, es tagad precīzi neaturos, bet pēc būtības 20 plus gadus. Un tie termiņi tika bīdīti. Faktiski tika pārsniegt būvniecības laiks 2,5 reizes. Un attiecīgi arī izdevuma puses bija daudz lielāka nekā plānots bija sākumā. Attiecīgi beigās, kad viņa tika beidzot palaista, tas 1 megavats vai kilovats vienalga kā tu rēķini, viņš izrādījās daudz dārgāks nekā bija sākotnēji plānots. Otrs ir tur teiksim, tas fokus diskusijās ir pavirzījies prom no ģenerācijas uz sadali un pārvadi. Lielākās problēmas šobrīd ir sadalē un pārvadē. Starp dažādiem reģioniem trūkst iespējas pārvadīt elektroenerģiju. Attiecīgi, ja tev vienā reģionā elektroenerģija lēta, tas nenozīmē, ka tev blakus, ja tev Helsinkos lēta, tas nenozīmē, ka tev Porija ir lēta. Kas industriāli gana bieži ir diezgan nozīmīga problēma. Attiecīgi, visa politiskā debata šobrīd ir, kā izbūvēt ātrāk un vairāk, un kādi vēl alternatīvi risinājumi varbūt, lai šo problēmu atrisinātu. Un trešais, ja mēs runājam konkrēti par vēja enerģiju, Somija ilgu laiku bija iepalicējis, atļaušos vilkt paralēlis ar Latviju attiecībā uz vēju. Un tā pēkšņi, burtiski 2-3 gadu laikā, tika izbūvēta virkne vēja projektu. Un Somija no punkta, kur mēs esam atpalicēji, mums nav vēja energosistēmā, pēkšņi ir ļoti tuvu šim piesātnēm punktam. Un ir vairāki vēja parki, kuri jau šobrīd ir gana problemātiski no ekonomiskā viedokļa. Un visi tie, kas ir nākamie rindiņā, viņi šobrīd, ja vēl ir iespējams, viņi faktiski vēl kā ar štepseli. Vai presē bija manāms arī, cik viegli vai grūti šie vēja projekti nāca Somijā, ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas, iedzīvotāju attieksmi labāku vai netik labu? Jā un nē. Šie jautājumi, protams, ir tie paši visur. Un Not in my backyard akronīms ir zināms visur un arī gan izplatīts Somijā, bet kas ir vieglāk Somijā? Somija ir vēl mazāk blīvi apdzīvota valsts nekā Latvija. Attiecīgi ir pietiekami daudz teritoriju, kur var uzbūvēt vēja parku, neaizskarot nevienu interesi un neiesaistot pārāk daudz kontroversijas. Bet kas attiecas uz šo uz pārvadu un sadali, tas arī ir jautājums par tarifiem, jā, un tarifi pamazām mainās. Arī mēs savos masņos kā patērētāji beigās redzam, kad ģenerācija kļūst arī mazāks un mazāks īpatsvars. Parunājam par cenu šobrīd, vēl pēc tam atgriezīsimies pie veidiem, ražošanas veidiem un atomstacijas, protams. Bet cena, koncepcija saka, ka viens no mērķiem arī samazināt cenu par trešdaļu elektrības cenu. Vai tas nozīmē arī tarifu samazinājumu nākotnē? Vai elektrība ir vai ne arī tikai viena daļa no tā, ko cilvēks samaksā par elektrību? Te ir ļoti pareizi aizskar arī runājot no valstiskās puses, ko mēs varam, un mēs plānojam darīt tas, ka mēs mēģinām stimulēt, lai attīstās tieši tā saucamie pie pieslēguma hibrīdi, kur ir gan saule, gan vējš, gan baterijas. Kāpēc? Jo tad tu efektīvāk noslogo pieslēgumu tīklu. Jo no tāda viedokļa skaidrs, ka par to tīklu uzturēšanu mēs visi maksājam. Un tas, kas arī ir tas tarifu maksājums, un te ir ļoti vienkārši, jo vairāk lietotāju, jo vairāk arī ražotāji, kas ražo, jo vairāk tas tarifu izmaksas tiek sadalīts uz vairākiem maksātājiem. Un tā ir tā niedze, kas ir no mūsu viennozīmīgi veicināt gan patēriņu, gan ražotāju, jo skaidrs, ka tās tarifu izmaksas līdz ar to varētu būt potenciāli mazāks. Tas, ka ja mēs skatāmies esošo situāciju, ja mums paliek arvien mazāk lietotāju, tad skaidrs, ka tās elektrolīnijas ir jāuztur. Un tas ir ļoti vienkārši. Mēs varam paņemt tikpat vienkārši. Mums ir tāds pats izaicinājums. Mums ir ceļiem laukos. Tev paliek mazāk iedzīvotāji, bet tas ceļš tāpat ir jāuztur, tāpat tur viņš ir jānogriez, sniegs ir jānotīra, un tev tas pats ir izaicinājums. Izmaksas tev paliek tās pašas. Jautājums, uz cik liela patērētāji mēs lūk to spējam sadalīt. Un tā ir tā iespēja, kur mēs skatāmies, ka jā, mums arī viennozīmīgi tur jākļūst efektīvākiem, bet tad mēs arī skatāmies tādu mazā niansi, kaut vai kāpēc mēs tieši ejam uz tiem tīk hibrīdu projektiem, kur ir vējš un saule, tāpēc, ka saules, ja skatās gada griezumā, viņa efektivitāte ir kaut kāda aptuveni ap 12%, kad viņš izmanto to savu jaudu. Vējiem ir ap 40%, tur plus mīnus taigā. Tad tu saliec to plusu, pieliec vēl bateriju, tev paliek efektīva tīkla izmantošana, kas arī tev palīdzēt efektīvākam. Tās niedz, kur mēs varam arī iet uz priekšu. Jā, par cenu runājot. Ja tu runāji, ka dārgas atomstacijas būvas sadārdzinājās, kā tas ietekmē tarifus Somijā?
Tur tajā konkrētajā gadījumā varbūt tā ietekme bijusi mazāk, jo faktiski zaudējums uzņēmās viens no attīstītājiem, franču koncerns. Bet ir viena interesanta lieta, ko es gatavojoties šajā diskusijā skatījos, kad, ja mēs runājam par tarifiem, īpaši sadales un pārvades tarifiem, Latvija ir izteikts ar to, ka viņi ir ļoti, tā saucamā angliski tas būtu flat, jeb līdzeni. Nav nekādas dinamikas, īpaši, ja mēs runājam par mājsaimniecību patēriņu. Ja? Sadala pārvade, tu maksā par sadalu un pārvadi neatkarīgi no tā, vai tajā momentā tev tīklā ir kāds pudeles kakliņš vai nav. Vai elektroenerģija ir lēta vai dārga tajā mirklī. Tā nevajadzētu? Ja mēs runājam par to, ka viens no šīs kopējiem puzzles gabaliņiem ir patēriņa puses fleksibilitāte, ka, teiksim, ka patērētājs tiek iedrošināts patērēt elektroenerģiju tad, kad viņa ir lēta vai kad viņa ir pieejama un tērēt mazāk, kad ir zināms ierobežojums, tad būtu loģiski, ka tas notiek ne tikai ar pašu elektroenerģijas tarifu, bet arī ar pārējām komponentēm, ko patērētājs beigās maksā. Un interesanti, ka mēs vismaz sadales tīkls, ja mani atmiņa neviļ, mēs esam gājuši pretējā virzienā, jo, manuprāt, vismaz agrāk bija patērētājiem pieejams dienas un nakts tarifs, un pēdējā revīzijā tas tika iznīcināts. Bet, braucot šeit, es tieši paskatījos par saviem pēdējiem 3 mēnešiem, ko esmu maksājis Somijā. Es teiktu, par sadalu un pārvadi es esmu maksājis aptuveni 50 līdz 60% no kopējā rēķina. Attiecīgi, ģenerācija tiešām vairāk nav tas, par ko es maksāju. Un ņemot vērā, ka šī komponenta kļūs arvien lielāka, būtu interesanti redzēt arī zināmu dinamisku cenu mehānismu arī šajā komponentā. Jā, Mārtiņ, ko tu var piebilst par šo droši vien? Es redzēju rēķins mūsu. Esmu daudz rēķins redzējis, un paldies Igoram, kurš paņem no manis dažas foršas tēzes, bet tas tikai apliecina, viņas ir patiesas, un tā pieprasījuma reakcija, jeb tas, ko mēs šobrīd novērojam arī ar cenām, viens ir fiksēts cenas līgumi, otrs ir, ka daļa klientu izvēlas arī mainīgas cenas līgums, ja biržas cenas līgums, un šīs biržas cenas gan ar atjaunīgiem, gan ar desinhronizāciju dažādu iemeslu dēļ ir svārstīgāks un svārstīgāks. Gadu no gada to mēs redzam. Un ir pīķi un ir nulles cenas, un to mēs varam novērot ikdienā vienkārši, kā jebkurš patērētājs ieejot aplikācijā var paskatīties rītdienas cenas, mēs redzam tur nulle, kad saule spīd. Un, protams, ka no tāda tīkla stabilitātes, no tādas pārvaldības prakses būtu jāmotivē cilvēkus tam pievērst uzmanību, jo tieši šī lielās svārstības ir gan iespēja, gan draudz. Ja es kā privātpersona redzu, ka ja es nepievēršu vispār uzmanību savam patēriņam un mani biržas tarifs man iekrīt kāds, nezinu, tur metināšanas darbs tieši tajā pīķī, tad viss iepriekšējā pūles ir sabojāts un mans rēķins pieaugs vidēji vairāk nekā biržas cena. Vienlaicīgi, ja es optimizēju savu patēriņu tur, kur tā nulle vai ar baterijām vai bez, tur vidējais rēķins samazās. Un tieši ļoti laba doma ir ne tikai darīt to caur biržu, bet arī ar sadales tīklu. Ar tarifiem. Bet iedomājies, būtu, ja cilvēks metinātu naktī, kad nav tā cena. Tas būtu daudz dzīvokļu mājā, jā. Īstenībā Zviedrijā ļoti viens interesants piemērs ir viens no sadales pakalpojumu sniedzējiem. Tarifs ir 3 veidi, no 3 daļām. Viens ir fiksētā maksa, līdzīgi tā kā mums Latvijā. Otrs ir dinamiskā maksa. Un trešā maksa ir vidējais no 3 pīķu mēnesī reizināts ar zināmu koeficientu. Kas nozīmē, ka ja tu kā mājsaimniecība esi tā, kas 3 reizes mēnesī aiziet un pametina, un pārējā laikā tavu patēriņš ir 10 reizes mazāks nekā tajā pīķī, tu par to maksā. Kāds par komentārs? Vai ir iespējams skatīt un pārskatīt šo politiku? Iespējams ir viss. Skatīt pārskatīt, bet te laikam jāsaprot tā nelielā starpības starp Ziemeļu valstīm un Latviju. Mēs esam izteikti fiksētās cenas piekritēji, jo vairāk nekā 85% no Latvijas mājasiem patērētājiem izvēlās fiksētu līgumu. Tas ir aizgājis arī tā vēsturiski, ka mums patīk, ka mēs zinām un esam piefiksēti. Un tiešām Skandināvu valstīs viņiem savādāk, viņiem lielākā daļa cilvēku sēž uz mainīgās. Līdz ar to tas arī ir, jo tur tas izaicinājums jau ir tā paraduma maiņa.
vai tu esi gatavs piedomāt, kad tu patērē, jā, nē, jo lielākā daļa mums patīk, ka tas ir, tā kā ir. Bet varbūt tieši tāpēc, ka tas ir paradums, kuru ir iespējams mainīt, un kaut kāda apstākļa, kas to mainītu. Kur ir tas cilvēki, jo tie, kas izvēlās mainīgo, viņiem vienmēr tie tomēr, ja skatās gadu griezumā, tā elektrība viņi samaksā mazāk. Un tajā pat laikā tas nemotivē tāpat tos 85% pāriet uz to, ka viņi zina, ka viņi varētu samaksāt mazāk par elektrību. Jā, tāpēc, ka elektrības cena ir tikai viena maza daļa no tā tarifa, un tu varbūt nejūti tik ļoti to ietekmi. Tā ir tā lielā diskusija, kur noteikti varētu izvērtēt, bet ir jāsaprot, cik būs, jo noteikti tiem, kam tas tarifs tajā ziņā kāps lielāks, tad viņi noteikti būs kategoriski pret. Un tad atkal, tā būs tā lielā diskusija un izvērtējums. Tur ir sava loģika, kas piekrīt. Bet mēs ļoti redzam, cik grūti iet, ka mēs jau to tarifu samazinājām pēc tām pieslēgumiem. Kas arī kādreiz bija neskatoties, kāds tur bija pieslēgums, tur bija viena fiksēta maksa, un tad mēs pārgājām uz to tīri, lai motivētu cilvēkus varbūt atslēgties no tām liekajām jautājumiem, ka tev viņas nevajag. Un bija daļa, kas atslēdzās, bet bija daļa, kas saka, nē, man tomēr to elektrisko zāģi laukos vajag reizi gadā, un es esmu gatavs maksāt par to, lai viņš man būtu. Ja gadījumā es viņu neslietojos jau 3 gadus, bet man viņš ir, man to jau vajag, kaut kad vajadzēs. Un tā ir cilvēka izvēle, bet šeit mēs ejam pakāpeniski. Es domāju, ka te jau drīzāk jāskatās cits moments, kur ir jāsāk domāt par to patēriņu, kā mēs katrs pats ikdienā lietojam. Labs piemērs tāds, par ko arvien, es domāju, vairāk cilvēki sāks aizdomāties tie paši elektroauto. Ir arī aplikācijas, kur tu uzliec iespraudu rozetē, ieliec, un tad viņš lādēs tieši, ka tā cena ir zema. Tas arī palīdz izbalansēt visu, jo viņš ir tieši kādreiz lādē. Tās mazās nianses, par kurām mēs varam aizdomāties. Tāpat, kad tev mājā boileris, karstu ūdeni ir silda. Vai tas ir tieši no rīta, kad tu izgāji pēc, bet varbūt pa dienas vidu, kad tev tā cena ir zemāka. Un tās mazās nianses, bet atslēga ir tā paraduma maiņa, cik mēs esam gatavi paši mainīt savus paradumus. Zings ir interesanti. Viens ir tas, ka viens ir paradums noteikti, no kā ir grūti atteikties, un mēs vienkārši nemainām tāpat kā savus pensiju plānus, pārvaldītājs un tam līdzīgi. Bet es, man liekas, Latvijā nekad neesmu pie Jāņa galda runājis par elektroenerģiju vai par tarifiem vai par jebko tādu. Manuprāt, diemžēl Latvijā, teiksim, tā vidējā izpratne par to, kā darbojas elektroenerģijas tirgus un kā veidojas tas rēķins, par ko es maksāju, ir salīdzinoši zemā līmenī joprojām. Vai tā ir izglītības sistēma, vai tas ir varbūt privātā sektora konkurences trūkums, varbūt tagad Enefits ir klāt, pamazām viņi šo te maina. Bet manuprāt, tā dogma vēl joprojām ir liela, kad Latvenergo, es maksāju visu Latvenergo, nemaz nezinot to, ka tur pa vidu ir sadals tīkls, AST un tam līdzīgi. Bet, tu iemeti intrigu, tad Somijā pie galda tu runā par elektrību un tarifiem? Jā, un tur daudz biežāk. Ko jūs sūdzās? Tur tā diskusija būs daudz vairāk. Es esmu uz dinamiskā plus, un tur redzēt, tur vakar bija tāds, tur pīķis, un lielākā daļa cilvēku zina, kas vakar pa stundām notiek elektroenerģijas tirgu un kas ir rītdien. Ka rītdien mašīna, kā Kaspars teica, ka rītdien mašīna ir jālādē no 2 līdz 4, un ja tu gribi metināt, tad labāks 2 naktī. Un interesanti ir, ka it kā tu domā par to, ka valsts ir daudz labklājīgāka nekā Latvija, bet tāpat laikā mazie cipari. Pievēršam uzmanību. Jā, tur te vēl kas piebilstams. Jā, es esmu tā kā papildinātāja funkcija šobrīd, un es tikai piekrītu, mums Latvijā ir tas, ka bet šī lieta viņa mainīsies nedaudz līdz ar to, ka cenas ir diezgan svārstīgas, un ja tev ir liels patēriņš, tev ir motivācija kaut ko mainīt. Bet citādi to, ko mēs arī kā enerģijas tirgotājs novērojam, ka nevienam nerunā ne pie Jāņiem, ne no rīta pie kafijas, nekur nerunā, nevienam izņemot to enerģētikas krīzes laiku īpaši neinteresē. Mūsu sabiedrības esošajā šī brīža informācijas apritē pie tā, cik daudz katram mums personiski problēmas jārisina, ir vēl enerģijas, ko tur tirgotāji mainīt, vēl kaut kur skatīties, vēl tur tajās grafikos, entuziasti to dara. Un labi, tur es mazliet pārmaksāšu, bet lietošu fiksēto un miers un dievs un garantija un drošība. Tas ir tas tāds vidēja uztura, kura pakāpeniski mainās. Manuprāt, tas ir pozitīvi. Bet mainās, kā ir jūsu klientiem? Šobrīd mazliet nostaigāja tas atslēgšanās no Brel, kur patiesībā bija tendence tieši vairāk fiksēt, jo bija bažas zināmas sabiedrībā. Tad tur vismaz uz to periodu nofiksēšu un tad skatīsies tālāk. Bet tas, kas mainās, ir šīs lielās cenu svārstības. Un, protams, mēs kā tirgotājs, teikšu visiem godīgi, mēs arī šīs svārstības iecenosim
teiksim, arī fiksētās cenas līgumos, un viņi teorētiski kļūs vēl proporcionāli dārgāk. Lai gan šīs cenas, kas nāk iekšā, atjaunīgie resursi, viņi, protams, spiež uz leju rēķinu, jo tur cenas ir zemes. Jā, Kaspar. Jā, tas laikam varētu aicināt katram pašam aizdomāties, cik un kad pēdējais ir pārskatījis, vai konkurējošais uzņēmums nepiedāvā labāku elektrības cenu. Jo tas aicinās viennozīmīgi tie, kas nav izdarījuši tāds jau patreiz strādājuši Enerģija 24.lv, kur iet iekšā, ievadīt savus datus, un tad tu redz, kāda ir piedāvājuma. Ja mēs regulāri ejam, tad tā starpība īstenībā ir ap 20%. Līdz ar to es teiktu vienkārši aicināt regulāri laiku pa laikam, un vēl svarīgāks varbūt pat arī to izdarīt saviem tuvajiem cilvēkiem, iespējams, kas ir vairāk gados, kas tiešām tā kā ir, tu saņem tos rēķinus, un tu cilvēki neaizdomājas. Viņi daudz nav informēti, daudz varbūt neinteresējās par tām lietām, bet tā ir tā nianse, kur arī mēs īstenībā katrs varam ietaupīt. Un tā ir tā arī paradumu maiņa, laiku pa laikam apskatīties, ka varbūt kāds cits piedāvā lētāku elektrības cenu, jo kaut arī tās mazā nianses, kas ietekmē kopējo elektrības cenu, arī kaut kā ir tie starpsavienojumi. Mums ir Estlink 2 starpsavienojums, ir atpakaļ ierindā, līdz ar to tā elektrība paliek tagad atkal lētāk. Bet viņš bija no ierindas, kad bija ārā, tad bija tā cena nedaudz bija augstāka. Un līdz ar to arī tur notiek tās nianses laiku pa laikam, kas ietekmē cenu, kas varbūt pat nav no mums atkarīgs. Bija kas piebilstams? Nē, es tik tā gribēju pateikt, ka var taupīt laiku, neiet Enerģija 24, bet uzreiz pie Enefit mājaslapā. Vai kādam ir jautājums šobrīd? Tad mēs varam, mums ir pusē mūsu diskusijas laiks. Lūdzu, ja, jūs varat arī pasēkt, kā jūs sauc. Tūtās atnesīs mikrofonu, jo ir, lai ierakstā laba skaņa, un mēs varam sakot līdzi arī visi skatītāji. Lūk, te otrajā arī. Sākam arī. Labi, un tad jūs. Labdien, paldies par diskusiju. Sveicināt. Es gribētu, man nav jautājums, man ir replika par to cilvēku aktivitāti. Es arī strādāju enerģētikas uzņēmumā. Tādēļ man ir viedoklis, mēs esam novērojuši to, ka cilvēku aktivitāte ir tad, kad ir satricinājums. Līdz ar to varam varbūt priecāties, ka šobrīd cilvēki mierīgi, tātad satricinājumu nav. Bet tikko satricinājums ir tirgu notikumi, 22. 23. gads, cilvēki skatījās, fiksētais dinamiskais tarifs birža, viņi rīkojās. Bet tagad tā tad ir, kaut kādā ziņā sabiedrība jūtas droši vien mierīgāk. Tas ir viss, tie ir komentāri. Paldies. Lūdzu, vēl bija jautājums. Ņemot vērā, ka tika runāts par enerģētiku līdz 2050. gadam, kāds ir jūsu redzējums uz atomenerģētiku kodola sintēzes virzienā, un vai mums pasīvi jāgaida, kad pētniecība radīs risinājums, vai ir, piemēram, investīcijas deep tech pusē no enerģētikas sektora? Paldies! Jā, atomstacija, tas ir, kurš sāks? Nē, labi. Īstenībā, kā ja mēs skatāmies arī stratēģiju 2050, tad atoma enerģija mums ir viena no iespējamām. Bet te ir jāsaka, ka mēs sekojam līdzi pirmkārt pasaules tendencēm, jo mēs visu pasaulē skatāmies tiem modulāriem reaktoriem. Viena mazā nianse, modulārais reaktors varētu būt pirmais, ātrākais Kanādā. Tur visu laiku arī tieši tāpat minēja pārbīt to datu, un man liekas pēdējais, ko es dzirdēju, ir 30. gads, kad vispār būs. Tas, ko mēs patreiz esam arī apstiprinājuši informatīvu ziņu par atomenerģiju, mēs ejam tālāk, skatāmies, protams, to normatīvu aktu bāzi, bet, lai saprastu, tur tiešām vēlns ir detaļās un to detaļu ļoti daudz. Tas, kas man interesē, to, ko mēs redzam patreiz, ka tā pie esošajiem aprēķiniem tā atomenerģijas cena būs diezgan augsta, un mēs viņu varam saražot lētāk ar citiem enerģijas veidiem. Tad līdz ar to liels jautājums, kas ir kā politikas veidotājiem, jā, mēs varam uzbūvēt, bet jautājums, kas pēc tam tad viņu dotēs, uzturēs, jo mēs jau neviens negribēsim saulainā dienā, kad elektrība maksā 0, un tomēr pirkt no atomstacijas par iespējams 12-13 centiem. Nē, jo tad tur būs tā tīra ekonomiski jautājums, pat ne par tādām mazām lietām, kur viņi atradīsies Latvijā, kur mēs liekam atkritumus, no kuriem mēs pērkam atomu degvielu, un vēl tāda mazā nianse ir vēl valstī. Bet, Kaspar, es būšu provokatīvs. Es jau pagājušajā un aizpagājušajā gadā dzirdēju, ka mēs skatāmies, vērojam, kaut kur Kanādā varbūt kaut kas būs. Respektīvi, paši mēs neko nedarām, un tam man liekas, ka tā, varbūt, ka jau Baltijas tirgus ir viens, mēs vienkārši lēni gaidām, vai Igauni uzbūvēs vai neuzbūvēs. Un ja uzbūvēs, būs. Neuzbūvēs,
Te viena mazā nianse. Pirmkārt, mēs neskatāmies, bet kopā noteikti ar igauņu kolēģiem noteikti runājam, kāda ir viņa attīstība patreiz. Mēs tā kā esam apstiprinājuši arī savu to vispār atomu ziņojumu, tad jo saņēmām arī mandātu vispār, ka varam iet tālāk. Un te mēs arī plānojam ciešāk sadarboties ar igauņiem, jo, ja kāds domā, ka igauņi šodien būvēs, tad tā nav. Ja mēs runājam arī ar igauņu ministru, viņi saka, ka viņi tieši tāpat iet laiku pa laiku, jo tur ir ļoti daudz mājasdarbu tev jāizdara. Viena no tādām niansēm, kas ir, ja mēs kāds Baltijas izdomā būvēt atomu staciju, tad tev skaidrs, ka jābūt aģentūrai, kas uzturēs to drošību, regulēs un uzturēs, un tās arī nav mazas izmaksas. Bet man kā politikas veidotājiem tad jāsaprot beigās, cik tas ietekmēs kopējās cenas. Jo lielākais risks mēs redzam, diemžēl lielajiem projektiem mēs uzņemamies viņus, un tad beigās sanāk, diemžēl, tas laiks ir 2 reizes ilgāks, cena ir 2 reizes lielāka, un tad jautājums, kurš seks tos zaudējumus. Un tā ir tā nianse, mēs labprāt skatāmies ar privātiem investoriem, jo uz to iešanu, bet nemaldināsim sevi. Pat ja mēs Latvijā visi izdomājam, jā, mēs gribam atomstaciju Latvijā, atrodam kur, novienojamies visi, un tie būs 15, 20 gadi. Neātrāk. Vienkārši tev tas process ir tāds. Un tad lielais jautājums, ko mēs darām 15, 20 gadus, jo patēriņš jau kāp šodien lielāks. Mums līdz ar to ir jāattīst arī pārējiem. Mēs arī Rail Baltica ceļam tikpat ilgi, nekas. Jā, bet mums ir paralēli citi ceļi, kurus mēs jau tagad izmantojam. Elektrība arī cita paralēli. Jā, un arī tie citi arī tagad tā saula veids, ko mēs varam attīstīt arī paralēli. Vajag, nevajag, un vai pietiek ar vienu Baltijā, ja ir? Tas ir tas jautājums, jā. Ja es raugos no savas institūcijas viedokļa, kur es ikdienā strādāju no Ziemeļu investīciju bankas viedokļa, mums atomelektroenerģija ir exclusion listā, ja mēs faktiski nefinansējam. Jo? Pārsvarā saistībā ar drošības jautājumiem un visu šo debatu, kas sākās pēc Fukushimas, kopējo popularitātes kritumu atomelektroenerģijai pēc zināmiem notikumiem. Bet attiecībā uz nākotni, īpaši uz mazajiem modulāriem, kā Kaspars teica, jā, ir daudz sarežģītas šķautnes tur, jā un nē. Viens ir tas, ka to, ko tu teici, igauņi būvē, varbūt būvē, mēs varbūt pieslēnamies, varbūt nē. Ar vienu visticamāk nepietiek, jo mēs runājam par mazajiem modulāriem, tie 300-400 megavati. Kas ir 300-400, tas ir aptuveni, 3/4 daļa no Igaunijas un Latvijas pīķis lodes. Laiks šajā gadījumā ir svarīga komponenta, un tas, ko Kaspars teica, ja pat igauņi vai latvieši šodien izdomātu, ka mēs viņu būvējam, mēs labākajā gadījumā runāsim par tā palaišanu 2040. Līdz tam laikam mums ir jādzīvo, un ir svarīgi šajā gadījumā signāls. Ja tiešām šis lēmums tiek pieņems, ka mēs būvējam 2040 atomelektrostaciju, tad tas nozīmē, ka privātais sektors izstājas no bāzes jaudu attīstīšanas šajā tirgū. Jo skaidrs, ka nekas konkurētspējīgāks, teiksim, ilgtermiņā par atomelektrostaciju bāzes jaudās nevar. Bet ar citu tehnoloģiju iespējams jau. Īsti nē. Jo tā, kad tā atomelektrostacija ir uzbūvēta, tā, kad tas lielais krups jau ir aprīts, ikdienas, teiksim, nākamās dienas izsolēs, nekas nespēs izkonkurēt atomelektroenerģiju. Bet ir viens liels mīnus. Atomelektroenerģija nevar tikt izmantot, lai izbalansētu saules un vēja volatilitāti. Atomelektroenerģija ir laba balansēt, teiksim, nedēļas vārstības vai dienas vārstības, bet noteikti ne saules un vēja pilnu portfeli. Tur tas nederēs. Tas ir bizness. Vispār Enefit izskata to kā opciju ieiet kādā atomu projektā. Nevis kādā, bet tieši kodola sintēzes. Sintēze, tieši par šo. Publiski mēs izskatām dažādas virzienus, un publiski mēs neizskatām. Tā kā, principā, mēs arī esam diezgan līdzīgi domājam, kā blakus tie argumenti tika minēti, un ja vien mums nav milzīga ambīcija uz elektrifikāciju, un tepat arī pat tieši tā, pat ja mums tā vēja un saules enerģija viņa ienāk ļoti labi, precīzi tik minēts, minūtēs, stundās atomstācija nenodrošinās šīs balanses. Līdz ar ko
Pret atomstacijām kā tādām viņas ir labs, tīrs enerģijas avots ar saviem riskiem, jo joprojām mēs importējam izēvielas, joprojām mums ir atkritumi, drošības apsvērumi minētie jau. Bet kopumā enerģijas veids ir tīrs, stabils, visu laiku pieejams, gandrīz bāze. Un tajā laikā, kad mums ir šīs svārstības, viss tas ir labs. Vienlaikus arī minēts tikai, ka viņš ir salīdzinoši dārgs pret esošajiem. Jā. Labi, paldies. Paldies. Un tad pavisam vienkārši jautājums, vai Viļņu elektrostācijām ir potenciāls Latvijas ūdeņos? Labi, bet tur bija vēl jautājumi. Iedosim. Atceramies jautājumu. Tomēr par tikko 3. jūnijā apstiprināto enerģētikas stratēģiju. Es varbūt nosaukšu klātesošiem dažus skaitļus, un man mulsina tās 2 iespējamās situācijas, ko mums Latvijas apstākļos daba var piespēlēt. Ir paredzēts attīstīt līdz 10,500 megavatiem. Tā ir skaitā 5,500 vēju, 2,000 sauli. Un tad iedomājieties šo situāciju. Saulaināka un vējaināka diena, kā šodien vasaras vidū, mums patēriņš tikai ir ap 2000 megavatiem, un kas notiek ar tiem 8500 apmēram. Vai arī klusa ziemas diena ar kādu -30 grādiem, kad mums ir nepieciešams ap 4000 megavatu patēriņam, mums pieejama bāzes jauda ap 1500. Kā eksperti tad komentēt šādu situāciju un ko darīt? Ļoti konkrēti skaitļi no enerģētikas stratēģijas. Paldies. Kurš sāks? Igors? Tas viss neatkarīgākais šobrīd. Okay, esmu neatkarīgāks, jā. Ja skatās no šodienas perspektīvas, protams, tie cipari izklausās apstiprināti un izklausās gana neticami. Tāpat laikā skaidrs, ka ir sava nozīme atkal šim jautājumam, kas mums te ir uzlikts, imports, eksports. Es domāju, un mēs visi redzam, ka valstis iet elektrifikācijas virzienā, reģionā kā tādā pieprasījums pēc elektroenerģijas būs būtiski lielāks 2040. Vai konkrēti 10 gigavati vai nē, to ir grūti pateikt. Bet te ir interesants jautājums tieši par šo te. Mēs diezgan daudz pievēršam uzmanību, arī politikas dokumentos mēs pievēršam uzmanību ģenerācijas pusē, ka mēs ražosim 10 gigavatus un tam līdzīgi. Mazāks uzsvars tiek uzlikts tieši uz šo otro pusi, uz patēriņu pusi, uz elektrifikāciju. Un mēs daudz runājam par to, ka sabiedrība elektrificējas un ka vajag elektrificēties un tam līdzīgi. Bet es tieši burtiski pāris mēnešus atpakaļ rakos datos un skatījos uz to, ka datos nav spēcīgu pazīmi pagaidām par to, ka Baltijas valsts vai pat Centrāla Eiropas valsts vai Ziemeļa Eiropas valsts elektrificētos. Mums ir mazliet confirmation bias, tā saucamais. Mēs redzam Teslas braucam apkārt, mēs redzam Priusus braucam apkārt. Mums liekas, ka sabiedrība kļūst elektrificētāka. Bet tā realitāte ir tāda, to neliecina. Tā realitāte ir tāda, ka privātais transports ir ļoti, ļoti maza daļa no kopējā enerģētikas katliņa. Mēs runājam, Baltijas valstīs mēs runājam, ka elektroenerģija sastāda 20% no kopējā gala patēriņa. Kas nav daudz. Pārējais ir biomasa, gāze, sauc, ko gribi. Ja? Un te ir jautājums par to, kā tad nonāk līdz tam, ja teiksim, lai sasniegtu mērķis, kas ir politikas dokumentos nolikti, viens ir ģenerācijas puses, un tā patiesībā ir salīdzinoši vienkārši. Vienkārši vairāk ražo. Bet kā panākt pārslēgšanos uz elektrifikāciju patēriņu pusē, tas ir kompleksāks jautājums. Un tur ir reāli tur ir jautājums par to, piemēram, kā siltumu elektrificēt. Bet, teiksim, Mārtiņ, tu minēji jau sākumā, ka tev liekas, ka tas ir tas ceļš, kas jāiet. Varbūt tu vari ieskicēt, kā tu redzi to vīziju, ko nozīmē elektrificēt Latvijas patērētāju un viņu un viss iespējas. Jāskatās, protams, ir kompleksi, cik tas ir racionāli un kur tas ir racionāli. Bet, ja mēs runājam par energo neatkarību, tad es minēju, ka vērts skatīties plašāk.
un elektrificēt arī gāzes patēriņu, degvielas patēriņu un skatīties plašākā kontekstā, jo tieši tā, ja mēs ražojam, uzstādām ģenerēšu jaudas, kādam viņas ir jāpatērē vienlaicīgi, lai ar tie investīcijas viņas būtu rentablas. Un šim jāiet vienkopus vienlaicīgi, un tur ir milzīgs potenciāls. Mums ir vismazākais patēriņš elektroenerģijas starp Baltijas valstīm. Un pārējie resursi ir tieši importēti. Ik viens saprot, ka atkarība no jebkāda importa, tas ir gan ekonomiski, gan drošības jautājums. Mēs aizvietojam šeit lokāli saražotu resursu. Sākotnējās investīcijas ir importētas, respektīvi materiāli, lai uzbūvētu šīs iekārtas, bet pēc tam tev izēvielas ir kas saule, vējš, un kas maksā ļoti maz. Un katrs savukārt litrs degvielas, katrs kubikmetrs gāzes ir tīrs imports, ko mēs maksājam ārā no savas valsts. Jā. Kas nāk no Somijas, piemēram, arī degviela. Tas nav labi neslikt, lūdzu. Jā, laikam jau to enerģijas stratēģiju mēs arī izstrādājām. Tad tas ir tas 2050. mērķis. Tur ir vairāk scenāriju. Mēs izvēlējāmies bāzes scenāriju, kuriem ir jāsaprot, tāpēc arī mēs atnājām jau pašu sākumu. Pirmkārt, mums ir reizes gadā mēs ejam ar ziņu, kur tad mēs esam, pa kuru mēs scenāriju ejam. Mēs arī sakam, ka reiz 5 gados mums pie nepieciešamības mēs viņu pārskatām. Jo skaits ir ļoti nenormāli daudz ārējo faktoru, kas ietekmē vispār enerģētiku kā tādu. Mēs, ja vēl to stratēģiju rakstītu 6 gadus atpakaļ, viņi būtu savādāk. Pilnībā savādāk. Bet pēc pēdējiem notikumiem, kas notiek Ukrainā, ir pilnībā cits skatījums. Līdz ar to mēs apzināmies, ka viņa var mainīties, un iespējams viņa noteikti arī mainīsies. Līdzīgi atbild par to viļņu tehnoloģiju. Ja mēs redzam pēc 5 gadiem, ka viļņu tehnoloģija paliek konkurētspējīga pasaulē, un nāk investors, kurš grib Latvijā pamēģināt uzbūvēt, un viņš ir gatavs investēt un spēj saskaņot gan ar visām nepieciešamām iestādēm, un arī galvenais ar to sabiedrību, kas turpat dzīvo tajā tur. Mēs esam atvērti. Kāpēc ne? Un ir daudz tehnoloģijas nāk. Līdzīgi kā par bateriju tehnoloģiju tās izmaksas ir samazinājušas uz pusi pēdējos gadu laikā. Kurš to varēja noprognozēt? Es domāju, ka neviens. Saules paneļu izmaksas aizgājuši ļoti strauji. Tie ir ārējie faktori, kas ietekmē to virzienu. Minējums par patēriņu. Mēs arī viņu ņēmām, prognozējām, te piekrīt. Mēs izgājām no tiem datiem, kas mums bija vairāk. Mēs koncentrējamies uz enerģētiku, jo skaidrs būtu loģiski to veidot, ja būtu ekonomiskā stratēģija, un tad mēs pielāgojam. Jo līdzīgs jautājums, ja vēl būtu, teiksim tā, katra pašvaldība varētu pateikt, ko viņi grib piesēst, kur attīstīt, ar kādām jaudām, tad mēs varētu vismaz jau sākt vilkt tīklus. Bet aizvilkt tīklu pieslēgumu ar to, ka es pašvaldību domāju, ka tur kādreiz kaut kas būs, jo tad kādam par to, ka tur aizvilkts, ir jāmaksā. Un tad atkal sāk, mēs jau tā kā gribam lētu tarifu. Tā ir tā lielā vistas solis princips, kas pirmais, un tā līdz ar to mēs izzīmējam to stratēģiju kā vienu no pirmajiem dokumentiem. Mēs ļoti ceram, ka arī citas nozares sāks viņam pielikties arī veidot savas stratēģijas, un tad mēs arī pilnīgi piekrītam. Skatāmies, pilnveidojam kaut ko viennozīmīgi, nav iecirs akmenī, ka būs tā nepalapakties, jo lielākā starpība ir arī tā paradigmu maiņa. Vai mēs paši kā sabiedrība būsim gatavi mainīties? Paldies, jā. Bet tas lielais uzsvars, es pilnīgi piekrītu, tas, kas ir būtiskākais, ir tas, ka fosilos resursus mēs Latvijā, mēs tikai zinām, ka mēs nespēsim ražot. Bet tā ir tā iespēja attīstīt savu ekonomiku uz vietas. Tāds labs piemērs, to pašu elektroautomašīnu mēs lādējam ar pamatā Latvijā ražot elektrību. Bet degvielu, ko mēs pildām, pamatā mēs viņu iepērkam no citām valstīm. Tad mēs gribam to valstu attīstīt vai nē. Tā ir tā mūsu iespēja. Paldies, lūdzu jautājums. Sveiki! Es vadu dzīvokļu īpašnieku biedrību, un jāsaka, mums tāds diezgan neliels, ļoti progresīvi domājošs nams. Un ik pa laikam saistībā ar mājas kopējiem uzlabojumiem mums parādās diskusija. Ko mēs varam izdarīt šodien, lai kaut nedaudz ietekmētu to, ko mēs varam ietekmēt? Un tad, piemēram, no tām utopiskajām domām bija, piemēram, uzlikt saules enerģijas paneļus uz mūsu daudzdzīvokļu nama. Tad, piemēram, mūsu pagrabā, kas pašlaik netiek izmantots, ielikts, piemēram, smilšu baterija, kas šo resursu, piemēram, saglabā, un mēs viņu izmantojam, kad ir ziema un augsts un tam līdzīgi, vai darbinam siltumsūkni, vai izmantojam ūdens uzsildīšanā, vai kādā citā veidā. Kā jums liekas, vispār ir vērts diskutēt par šo un domāt, ko mēs kā tāda maza, neliela, salīdzinoši dzīvokļu māja varam darīt, vai vienkārši paļauties uz to, ka tas lielākais plāns beigās realizēsies tajā, ka arī tāda neliela dzīvokļa nama kā mēs tomēr samaksāsim mazāk par to enerģiju, ko mēs iztērējam.
Es gribētu teikt, ka mēs jau domājam, strādājam pie veselas tīra atbalsta programmas speciāli priekš daudzdzīvokļu mājām. Tā kā ir iespējas uzlikt saules paneļus ar akumulācijas baterijām, kā atbalsta programma. Mums pateic vienkārši esam diskusijā un procesā, mēs līdz gada beigām mēģināsim viņu iedzīvināt dzīvi. Un es teiktu, jā, viennozīmīgi vajag tie kolosālie piemēri. Un mēs patreiz arī izstrādājam arī atbalsta programmu tīri, lai varētu arī kaut kādu jūs arī saņemt atbalstu par to, ka uzstāt saules paneļus. Jo līdzīgi tas, ko mēs arī redzam, tas ir labs piemērs kaut vai no pašas, kas notiek Ukrainā. Te ir tās, ka tev pazūd elektrība, tad tev ir tās akumulācija, kas tev ir, vismaz tev ir liftos elektrība, vai tev ir tas pats cirkulācijas sūknis, un tās niecas, ko var izdarīt katrs pats. Un te arī būs jautājums, cik daudz būs tās daudzdzīvokļu mājas, kas gribēs to izmantot, kļūt stabilākām smalkām. Es teikšu, jā, viennozīmīgi vajag, un vēl vajag pavilkt arī kaimiņu mājas. Būsim tikai pateicīgi, jo vairāk, jo labāk. Bet tad būs ieguvēji, nevis, ka, teiksim... Es gribētu teikt... Jā. Nē, es gribētu teikt, ka mēs tieši jau strādājam, mēs esam sakārtojuši to juridisko bāzi par tiem visiem daudziem, kā viņi var to, jo tur lielais jautājums, protams, kā tu to elektrību sadali pa dzīvē, tur ir tās niecas, kas jums pašiem ir jānovienojas, jāsaprot, bet mēs plānojam to ceļu īstenot, un vēl tā kā gribētu, mēs esam proaktīvi, bet mēs arī plānojam vēl arī atbalstīt tās mājas, kas to plāno ielikt dzīvē, jo tas, man liekas, ir kolosāla ideja, un mēs arī vēlamies atbalstīt, un centīsimies līdz gada beigām viņi arī to programmu palaist. Jautājums, cik ilgi būs skaņošana, protams, tās nianses var būt vairākas. Svaidzās mikrofonu. Es esmu arī diezgan droša, ka arvien vairāk ir šie progresīvie nami un cilvēki, kas paši organizējās un domā līdzi. Un ir jādod instrumentus tiem, kas to dara, lai iedrošinātu arī pārējos. Precīzi, daram to. Kas piebilstams, lūdzu? Jā, jāskatās noteikti arī tas projekts. Es nezinu, kāda ir motivācija, vai tas ir tikai izdevīgums, vai tiešām varbūt ilgtspēja, vai energo neatkarība jau lokālā punktā. Bet katrs, ja tas ir tomēr finansiālais, tur noteikti iesaku aprēķināt gan savus patēriņu paradumus, gan tiešām likt kopā kombinētu pakalpojumu kopā ar bateriju. Un tad pieņemt racionālu lēmumu, bet kurš ir iespējams arī ar citām motivācijām. Jo mēs arī redzam ikdienā, mēs šobrīd liekam un starp citu saules paneļu, teiksim, tas uzlikto privātpersonām un ar maziem biznesiem apjoms ir būtiski nokrities, gan dēļ cenas, gan arī neto principu izmaiņām, bet joprojām ir pietiekoši daudz mājsaimniecības un arī biznesi, kuri izvēlas šos risinājumus, bet jau kombinācijā ar bateriju, jā, un tas ir jau cits mazliet. Kas ir strauji ienācis? Lielākā priekšrocība šajā gadījumā ir, ka ir jāskatās, kāds ir tavs pašpatēriņa tas grafiks, jo tādā veidā tu izvairies no sadalas pārvades maksām, ja tu patērē uzreiz to saules enerģiju šeit uz vietas. Un kā jau mēs te runājam, sadalas un pārvades maksām būs tendence pieaugt, ņemot vērā atjaunīgo resursu īpatsvaru ražošanas bilancē. Paldies. Vai ir vēl kādas rokas? Lūdzu, jautājums. Es šoreiz pateikšu kaut ko labu pa valsts pārvaldi, bet, manuprāt, vajadzētu arī privātajam sektoram mazliet saņemties. Jo es tagad dzīvoju dzīvoklī, kurā ir gāzes apkure. Es labprāt nomainītu viņu uz siltumsūkni. Bet skatoties vēsturiski, kā ir bijis, un tagad parādās šā programma, un ko es redzu? Siltumsūkņu cenas pēkšņi, līdzīgi kā privātiem bērndārziem, par tādu atbalstu palielinās. Pašvaldība palielina bērndārzam atbalstu, tas privātais paņems to tev. Un man kā iedzīvotājiem no tā labums nav. Beigās sanāk tā, ka valsts ar savu atbalstu nodotē kādu konkrētu, jebkādu tā privātu, kurš to sniedz tā pakalpojumu biznesu. Un man kā patērētāji, kā cilvēkam, beigās no tā labuma, no tā valsts atbalsta tieši nav, jo cena ir augšā cēlusies tam. Varat komentēt? Tā ir ar tiem valsts iepirkumiem viennozīmīgi, bet tur jāskatās ar citu. Ir viennozīmīgi jāskatās uz privātmāju atbalstiem, kāda ir. Jo ir gan saules paneļiem, gan ir apkuras sistēmas nomaiņai, un kā reiz uz siltumsūkņiem tādas atbalsta programmas ir. Bet tur ir jāskatās viennozīmīgi, tas ir, vai kādi ir tie arī mazie kritēriji, jo lielākais, ko mēs redzējām, bija tas izaicinājums daudzdzīvokļu mājām, kurām tāda atbalsta programma, bet tur bija arī juridiska problēma par energo kopienām, un līdz ar to jāskatās tām iespējām. Protams, kas ir tā lielā diskusija, kas vienmēr ir gājusi, un ne tikai šajos, bet visur, ja jāiziet valsts atbalsts, tad tas iepirkums vienmēr ir dārgāks. Bet tā ir diskusija, man liekas, jau
ļoti sen, un tas neatiecās. Bet tas ir pa visām tēmām mūžu dienā aiziet. Ja caur valsts atbalstu tā izmaksas, es nevaru teikt, reiz 2, bet kaut kas paliek dārgāks. Un tad atkal ir cits jautājums, tad skatāmies, varbūt runājam pavisam, ka varbūt tas tāpēc, ka kāds samaksā skaidrāk un nepaņem čeku. Un tas arī ietekmē, un tas jau nav nekas cits. Tā ir tie paši mēs, kas, diemžēl, kas vēl kaut kur pastāv. Un arī piedāvā, vēl kādreiz arī piedāvā, viens ir tā, ja tu maksās, un pavisam citi kaut kā savādāk. Tā arī ir mūsu paša izvēle, vai mēs tad gribam būt tā godīgi spēlēt paši un tā kā no citiem prasīt vai nē. Kas arī tā niedz, ka viennozīmīgi ir, ja mēs vēlamies to kopu ekonomiku celt un būtu maksāt nodokļus, tas arī jāprasa viennozīmīgi čeki, un tad arī kādi ir, lai būtu arī nodokļi godīgi samaksāt. Paldies. Mums ir 4 minūtes. Mēs varētu varbūt apskatīties, kāda ir slaido aptaujas rezultāti. Kā mums ir, cik ir sabalsojuši. Es esmu vienkārši, nezinu, šokā, izbrīnīts. Nē, jūs ļoti labi redzat, 86% balso par attīstīšanu, par vēja parku attīstīšanu. 71%, aplausi studijā. Ja 71% arī tikpat daudz. Ļoti liels procents saules enerģijas parki, 50% ir enerģijas uzkrāšanas tehnoloģijas valsts līmenī. Šādi projekti arī notiek, vai ne? 29 ir biokurināmais, 29 atomstaciju, attīstīta hidroenerģija 21. Mēs varam iet tālāk. Bija jautājumi, lūk, mēs redzam, pārējie jau mazāk skaidrs, tur nav vairs ko redzēt. Un pa kāmīšiem neviens nav balsojis, ja? Mums jau tomēr, jā. Šitas ir klasisks piemērs not in my backyard. Problēmā ir, kad mēs šo jautājumu uzdodam un ģeneralizējam, vai mēs gribam vai mums patīk vējš Latvijā? Jā, mums patīk. Bet? Tad, kad ir ietekmes uz vidi novērtējums un tā saucamais stakeholder survey, jeb ieinteresēto pušu aptauja, tās atbildes labākajā gadījumā ir pusi uz pusi, jā, nē. Bet gana bieži, ja runā par konkrētu vēja parku, tā manā pagalmā, tad tas ir nē. Forši, kad teiksim, ka publiskā puse, ka politika ir gājusi uz priekšu un ir izstrādāti šie atbalsta mehānismi projektiem, kas tiek īstenot attiecīgi tā pašvaldība un pat atsevišķos gadījumos iedzīvotāji, kas ir pavisam tuvu šajā areālā vēja parkam, gūst savu zināmu ekonomisku labumu no tā. Tas visticamāk, vismaz Eiropas pieredze rāda, ka vidējā termiņā tas pamazām maina šo pesimismu. Redzēs, kā tas notiks praksē arī Latvijā. Te laikam jāizskatā viena lieta obligāti. Tas varbūt ir viens neviens, kāpēc tie vēja parki ar visu nebūs. Jo ļoti bieži no tās sākotnējās ieceres mēs tā skatoties kopīgi, mēs projektam varbūt labākajā gadījumā katrs 10. vēja parks, kas varētu reāli uzbūvēties. Jo viennozīmīgi, kad tu veic inventāru, izvērt arī sabiedrības kopējo vērtējumu. Ja tur sabiedrība nevēlās, tad ir liela iespēja, ka tā vēja parka nemaz tur arī nebūs. Bet arī teikt, ka visur tā, ka cilvēki nevēlās, tā arī nav. Mums ir degradētās teritorijas, kur viņiem ir potenciāli ļoti būt. Un tur lielākais atslēga ir dialogs starp attīstītāju, pašvaldību un sabiedrību, vai viņi ir mieru vai nav. Jo ļoti bieži arī, kad notiek tas iekšvidu izvērtējums, no daudzām turbīnēm atsakās, tāpēc, ka tur mums ir tā ainava, kas mums tur nepatīk, bet tur mēs ar mieru, tāpēc, ka tur nekas cits nenotiek, bet tur mēs esam ar mieru kā sabiedrība pašvaldība, ka tur tā kā varētu būt. Un tas ir tas dialogs, kas arī iet uz priekšu. Cerams, ka tādā veidā to arī būs iespējams virzīt uz priekšu. Pat bija pašvaldību vēlēšanas, un šis bija tiešām viens no centrālajiem jautājumiem, lai gan nav pašvaldību kompetences pilnībā, kā risināt šos vēja parku jautājumus. Es tikai īsti atbildu, tas gala lēmums tāpat ir jāpieņem pašvaldībā, vai viņi tur vēlās vai nevēlās redzēt. Mārtiņ, jānopaļo visu diskusiju. Tu redzi rezultātus, ko saka vismaz mūsu diskusijas un sarunas skatītāji klātesošie. Negribu būt skeptiķis, protams, varbūt autori nav reprezentatīvi, ja pajautāt arī par ko balsojat vēlēšanās, gan jau arī, ja savu tendenci iezīmētos. Bet priecēja rezultātu, un, manuprāt, virziens pareizais. Ļoti prieks par to, ka neviens neuzraksta, pat joka pēc neielika ne par kāmīšiem, bet par to, ka mums nevajag energo neatkarību. Un tas priecē, un, protams, ka mums vajag. Un tam ir lielas priekšrocības. Un, kā jau es vairāk kārt minēju, aicinu skatīties plašāk, ne tikai elektroenerģijas imports, eksports, kurš reizēm ir tiešām pat labs. Mārtiņš Vancāns, aplausi. Igors Kasjānovs.
un Kaspars Melnis. Liels paldies, ka atradāt laiku, ka bijāt šeit, un lai jums katram izdodas tie projekti, kas ir iecerēti. Paldies!